Kā trenēt vēdra presi? Šajā video es tev sniegšu nelielu ieskatu vēdra preses anatomijā un vingrinājumos, kurus veik, lai to trenētu. Tātad, to vēdra presa sastāv no 3 muskuļiem – taisnā vēdra muskuļu, ārējā slīpā vēdra muskuļu un iekšējā slīpā vēdra muskuļu. Taisnais vēdra muskulis veic mugurkaula fleksiju, un abi slīpie vēdra muskuļi veic mugurkaula laterofleksiju un rotāciju. Ok, tātad tagad tu zini, par kādām kustībām atbild to vēdra preses muskuļi, tāpēc tagad varam parunāt par vingrinājumiem, kas tos trenē. Pirmais ir rumpa fleksija ar trosi. Lai to izpildītu, novieto virvi augšējā blokā, apliec to sev ap kaklu un apsēdies uz ceļiem. Tad strādājot tikai un vienīgi ar savu mugurkaulu, sarojos čukurā un lēnām iztaisnojies. Par cik šis vingrinājums veic mugurkaula fleksiju, tas trenē taisno vēdra muskuli. Šo vingrinājumu tu vari izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru. Šī būtu rumpa fleksija ar savu ķermeņa svaru, jeb presīti. Ja arī tavā svaru zālē ir šāda uzspriegta, tad tu vari droši to izmantot. Un otrais vingrinājums ir sānu noleciens uz slīpā soli. Lai to izpildītu, apglēs sānisku uz slīpā soli, noliecies uz leju cik zem vien vari un pieslēdz atpakaļ augšā. Par cik šis vingrinājums veic mugurkaula laterofleksiju, tas trenē gan ārējo, gan iekšējo slīpo vēdra muskuli. Ja tev šāds solis nav pieejams, tad šo vingrinājumu var izpildīt arī stāvus. Un tas arī ir viss. 2 vingrinājumi, ar kuriem tu vari trenēt visus vēdra preses muskuļus. Ja tu vēlies, tu vari iekļaut kādu rotācijas vingrinājumu, piemēram, rumpi rotācija ar trosi, bet estētiskiem mērķiem tas nav nepieciešams. Izpildot šos vingrinājumus, trenēs tuvu spēku izsīkumam ar svaru, ko tu izdīt vismaz 5, bet ne vairāk par 30 atkārtojumiem. Izpild 2 līdz 3 piegājienus 2 līdz 3 reizes nedēļā, un katru nedēļu centies palielināt atkārtojumu skaitu vai svaru. Ja tu jūti, ka tu spēj ātrāk atjaunoties, tu vari veikt vairāk piegājienus vai trenēties biežāk. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par muguras lejas daļas trenēšanu. Čau!